Filteri izstrādā uzņēmumiem vispiemērotākos risinājumus siltuma un enerģētikas, ūdens attīrīšanas un rūpnieciskās automatizācijas jomās, un pašlaik uzņēmumā strādā 60 kvalificēti inženieri. Dāvis savu karjeru uzņēmumā uzsāka paralēli studijām siltuma gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtā kā praktikants, un pašlaik viņš ir projektu vadītājs. Es rekomendēju noteikti studentiem izvēlēties šīs inženieru zinātnes, jo tās tomēr paredz plašas iespējas pēc tam tālāk, jo pats par sevi siltums, gāze un ūdens, tas ir ļoti plašs jēdziens, un līdz ar to ir ļoti dažādas iespējas izvēlēties, kurā virzienā tu vēlies iet un ar ko principā tu vēlies vairāk vai mazāk nodarboties. SIA Filteri piedāvā augstas kvalitātes iekārtas katlu mājām, koģenerācijas un ūdens attīrīšanas stacijām, kā arī dažādus automatizētus rūpnieciskos procesus un ēku automātiskās sistēmas, kas ikdienā no inženieriem prasa ļoti lielu atbildību un precizitāti, ko apstiprina Dāvja pieredze starptautiskajā sadarbības projektā Lietuvā. Sākot ar katlu, kas bija principā 6 metri augsts, 6 metri plats un 11 metri garš, atvešana pirmkārt uz Lietuvu no Somijas, otrkārt viņu uzstādīšana šai vietā. Tas brīdis, kad tas katls tiek pacelts un novietots uz platformām un tajā brīdī izplānot visu, lai tiešām tas tā darbotos, lai celtnes būtu atbilstošas, lai pamati un viss būtu atbilstoši. Tā ir tā atbildība, kuru mēs nesam par to iekārtu un par vispār izturību. Un tajā brīdī šī atbildība liekas ļoti liela un satraukums, protams, arī. Bet tas gandarījums un prieks, kas ir pēc tam, kad katls ir uzstādīts, kad viņš ir palaists, kad ir pasūtītājs apmierināts, tas ir neapsverams. Un, protams, attiecīgi arī šis atalgojums veidos no tā, ka cik katram ir tā atbildība liela. Ja? Un ja viņš rīkojas atbildīgi un pats arī nāk ar savu iniciatīvu, tad noteikti tas atalgojums un gandarījums būs. Tas ir nenoliedzami. SIA Filteri viens no veiksmes avotiem ir viņu inženieru sadarbības spējas. Ja viena lieta, kas ir pats svarīgākā, ir darbs komandā, jo principā individuāli mēs varam būt spējīgi, zinoši un ļoti pieredzējuši vai kā, bet ja mēs nepratīsim strādāt komandā, līdz ar to nebūs šo rezultātu visu. Un tad attiecīgi, protams, ir uzticība, kas tev ir nepieciešama, lai tu nepievili nevienu, lai tu izdari savu iecerēto, lai tu apsolīto, un pats galvenais ir šīs lietas izprast praksē. Jā, tas, lai nav tikai savas teorija, bet tiešām ir, kā tas ūdens tek, vai kāpēc viņš tā tek, ko universitāte dod iespēju iemācīties. Tad jau attiecīgi šīs lietas ir jāprot izmantot praksē. Tas arī, principā, nodrošina to, ka tu vari būt labs inženieris vēlāk. Jā. Nodrošina savu nākotni jau laicīgi izvēloties inženieru zinātnes un savu potenciālo darba vietu mūsdienīgos uzņēmumos.